kā es gribēju bišķi nointervēt arī mūsu pašu Venti, vietējo kandaunieku. Blēdi, kāpēc blēdi, normāls vecis. Tā, es padzirdēju, ka tev esot gaidām cīņa. Jā, ir tāda lieta. Ir tāda lieta, jā, tā negaidīt viss tas sanāca. Būtībā iesākās nedēļa mans. Cilvēks, kā man, es tagad nav jau tas vairs vecums, jā, lai tur skraidīt kaut ko pa stūriem, turēs pakšiem, kaut ko vaktēt, jā, tur kaut kāds ielemas borgs. Tomēr esam civilizēti, un lai tas viss civilizētāk notikt, izsauc izaicināja viņu boksringā uz boksu maču. Jo, super. Un tā, ņemiet vērā, bļāviens, neiet, ja jums kāds kaut ko, neiet aiz stūri, neķeriet, nesitiet, vienkārši normāli kā Ventis. Tas neatmaksāsies. Izaiciniet normāli uz cīņu ringā un atrisiniet visas problēmas. Un būs iespēja patrenēties līdz cīņai, varbūt iepatiksies jums un aizies un piesaistīsiet jaunatni, nākamo un bērnu. Dzirdēju Venti, kad kandonieki arī grasās tev bišķi patrenēt. Jā, kaut ko tā dzirdēju. Man tur pazīstamie atveruši divi no tās komandas, divi pazīstami, jā, bijušie kolēģīši. Novēlēju, protams, uzrakstīju, ka ieraudzīt visu, ka tā boksa skoliņa atvērta. Protams, momentā novēlēju veiksmi, un lai pietiek spēku un izturību turpināt visu un attīstīt, un labprāt piedāvā aizbraukt apciemot, apskatīties, kā tur izskatās. Tā kā iesildīt zāli, jā? Jā, tā kā savā veidā. Jā. Arī es tur esmu iesildījis. Un jauniešiem varbūt ir iespēja kaut kāda tāda aizvest kādu nelielu dāvanu, vismaz kāds dzeramos ūdens, kaut kādu paku uzdāvināt, lai jauniešiem kāds svīsto tikko padzerties. Enerģijai. Tieši tā, lai var izsvīst vairāk tos. Lai neatildiņojas tieši tā. Ko es gribēju tev, Venti, vēl pajautāt? Šī cīņa gaidāmā starp tevi un Andri klīst baumas, ka tas ir dēļ magons. Vai tas ir fakts? Jā, es esmu dzirdējis to, kad runā cilvēki, ka tas ir dēļ magons. Šī gadījumā sieviete nav iejaukt vispār, ne grama. Tas ir tīri personīgi iemeslu dēļ, jo Andrijs pats tur bišķiņš sarunāja pa traku, pa skaļu, kā teikt, jā. Tātad magoni šajā gadījumā nav iesaistīti. Magoni mēs liekam malā, ir tikai Andris un Ventis. Magoni noiet etaps, jā. Tā kā mīļie draugi, manis sakotāji piesakojam arī Ventim. Un, ja jums ir kādi jautājumi, droši jautājiet Ventim. Kā redzat, arī Ventis ir ragu eksperts. Variet pajautāt, kur ir labāk atrast ragus. Labākais ragu eksperts. Labākais, jā. Paldies Ventim par viņa ierašanos. Turēsim īkšķi, atbalstīsim viņu gaidāmajā cīņā un veiksmi.